Labrīt, mīļais Dieva bērns, jaunā Dieva žēlstības dienā, lai miers tev un tavam namam šodien un vienmēr. Šis ir vēstījums īsi par galveno, mazliet liecības, un turpināsim lasīt 1. Pētera vēstuli. Mazliet liecības mana sirds gavilē, jo es tiku dalījusies ar to sāpi gandrīz gada garumā. Ar manu jaunāko dēlu bija izveidojies konflikts, un es pat nezinu, kāpēc. Es pat nezinu, kāpēc viņš bija sadusmojies, kāpēc viņš bija apvainojies, un, protams, tika par viņu lūgts. Un cik no mums ir bijis tā, ka tu lūdz, zini, ka Dievs atbild, un tu gaidi pozitīvu rezultātu, bet tu saņem negatīvu. Es zināju, ka Dievs darbojas pie viņas sirds. Viņam bija sākušās veselības problēmas, diezgan nopietni notikumi, un arī tas tika lūgts. Dievs atbildēja, Dievs ir uzticams. Viņš ir uzticams arī tad, ja mēs to neredzam. Un gluži kā jau ierasts, es arī šoreiz zinādam, ka Dievs strādā pie mana dēla sirds, gaidīju ne tik pozitīvu rezultātu, bet rezultāts mani pārsteidza. Un mums ar dēlu atkal ir siltas un mīļas attiecības. Viņš atbrauca pilns mīlestības, pilns labvēlības, un Dievs pastrādāja, Dievs atbildēja, Dievs ir uzticams. Un ziniet, ja jums ir vajadzīgs attiecību sakārtojums, tad ļaujiet Dievam nolīdzināt ceļus. Kamēr es centos visādi kaut ko darīt no savas puses, izrādīt mīlestību, izrādīt laipnību, rakstīju mīļas ziņas, rezultāta nebija nekāda. Bet tad, kad es visu palaidu, atdevu Dievam, uzticēju un palaidu, cilvēcīgi sakot, tādā pašplūsmā, lai gan tas nebija pašplūsmā, tas bija Dieva rokās, Dievs atbildēja. Patiesībā jau mēs zinām, ka Dievs atbild, bet Dievs ir teicis, pirms viņi mani lūgs, es viņiem jau atbildēšu. Un arī šajā situācijā Dievs parādīja savu varenību. Un jā, viss ir sakārtojies, visas attiecības ir sakārtojušās, un es esmu tikus pie jaunas skaistas pildspalvas varu parādīt. Un dēliņš, zinot manu vājību pret pildspalvām, tādām, kuras nevar nopirkt veikalā, tādām oriģinālām. Viņš man uzdāvināja ļoti skaistu rakstāmrīku. Slāva Dievam! Dievs ir uzticams, un ja mēs uz viņu paļaujamies, ja mēs viņu lūdzam, ja mēs stāvam uz tiem apsolījumiem, kas mums doti, un mans apsolījums ir es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, es ticu, ka mēs to piedzīvosim. Kā teikt dziesmā, starp citu šī dziesma, es ticu, kungs, tu pārcel kalnus un zinu, ka to piedzīvošu vēl, vai otrādi. Es zinu, kungs, ka tu pārcel kalnus. Jebkurā gadījumā svētais gars ar šo dziesmu ļoti, ļoti uz mani runāja, un tā bija gan lūkšana, gan slavas dziesma Dievam. Un jā, Dievs pārcēla kalnu, un mēs to piedzīvojām. Slava Dievam! Es teicu, ka arī tavā dzīvē Dievs darbojas un aktīvi darbojas. Ja tu to nevari pamanīt, lūdz Dievu atvērt acis tev, ieraudzīt viņa darbus tavā dzīvē, jo arī tas ir svarīgi. Mēs ticam, ja mēs redzam, ka Dieva darbi notiek. Un arī Salamans savās pamācībās raksta, ka sirds, kas ilgi ir cietusi un ir apbēdināta, viņa nespēja priecāties, bet prieks, tā kunga prieks, ir mūsu stiprais patvērums, ir mūsu spēks, ir mūsu dzīvība. Un kādā no Labrīt mīlulīt bija šī raksturvieta, priecājieties par visu, kas šķīsts, kas patiesas, kas svēts, kas taisnīgs, kam laba slava, par to domājiet. Un gadījumā ar manu dēlu es sapratu to, ka vismaz pēdējos mēnešus es biju tā, kas atļāvu sātanam caur manām domām par manu bērnu mani maldināt. Es līdz pat piekdienai, kad viņš atbrauca, biju pārliecināta, ka viņš ir, dusmīgs, neknis, ar kaut ko neapmierināts, bet izrādās viņš jau no jūnija mēneša
ir citās domās. Neļausim vēlnam sevi apmānīt. Tas ir tas, ko mums runā Dieva vārds. Un vēl padalīšos ar jaunākajām tādām atziņām no kādu citu sludinātā. Un šis sludinātājs teica tā: Bībele ir Dieva sirds. Un tad, kad tu atver Bībeli, tu atver Dieva sirdi. Tev ir ļauts tajā ieskatīties. Un viņam bija tāda ar humoru izteikta frāze vēl: mums ir paveicies, mums ir Dievs, un viņš ir dzīvs. Un ziniet, lai tas šodien jūs svētī, tev ir Dievs, un tavs Dievs ir dzīvs, nav miris. Un slava Dievam, ka viņš ir dzīvs, slava Dievam, ka viņš savus apsolījumus tur. Šodien nedaudz es gribētu pabeigt Pētera 1. vēstules 1. nodaļu, kur ir teikts, ka Kristus šī bezvainīgā un nevainējamā jēra asinīm, dārgām asinīm mēs esam izpirkti. Un pēdējie 5 panti, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ, mūsu dēļ Jēzus tika atklāts. Mūsu dēļ viņš gāja krustā, mūsu grēki ir piedoti. Viņa dēļ mums viņš to darīja. Cik liela ir Dieva mīlestība. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis. Tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Pastāvīgi, tas ir vārds, kas, vienmērīgi un visu laiku un neatkāpjoties. Ir sezonālas lietas, kuras, ir periods, kad ir jādara. Teiksim, dārzus mēs sējam pavasarī, mēs rudenī nesējam, mēs rudeņos vācam ražu, ir lietas, ir darbi, kas ir jādara attiecīgajos periodos. Bet mīlēt citam mums ir uzdots pastāvīgi. Visu laiku. Neatkarīgi no tā, esam sastrīdējušies vai nē, vai esam labās attiecībās vai sliktās, Dievs mīl visus cilvēkus, un savu mīlestību viņš mūsos ir ielicis ar svēto garu, tā saka vēstule romiešiem. Tātad mēs neesam nespējīgi mīlēt, mēs spējam mīlēt citus. Tā ir mūsu izvēle, vai mēs viņus mīlēsim, vai mēs viņus nīdīsim. Kad Dievs runāja uz cilvēku jau pirmajās Mūzes grāmatās, viņš teica, es jūsu priekšā nolieku izvēli. Dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Un viņš pamudina izvēlēties dzīvību. Tāpat arī šodien Dievs saka, izvēlies labas domas, izvēlies mīlestību, izvēlies neapvainoties, izvēlies piedot. Tās visas ir izvēles. Katra diena ir piepildīta ar 1000 izvēļu. Ko mēs šodien izvēlamies? Ko mēs izvēlamies? Kā gadījumā ar manu dēlu, es biju izvēlējusies domāt, ka viņš ir uz mani dusmīgs, ka viņš mani ienīst, bet patiesībā viņš mani mīl. Tikai es to nezināju. Un runājot par mīlestību, es esmu sapratusi, ka mēs visi viens otru mīlam. Un mēs visi sagaidām, ka mūs mīlēs tā, kā mēs esam to iedomājušies. Un tā ir mūsu kļūda. Jo katrs mīl tā, kā viņš to prot. Cits to izrāda, cits to patur pie sevis. Bet mēs vienmēr mīlam. Mēs mīlam tos, kas mums dara pāri. Mēs mīlam tos, kas mūs nemīl, mēs mīlam. Tikai mēs esam izvēlējušies apvainoties, dusmoties un neticēt paši sev. Dievs ir labs, viņš mūsos ir ielicis spēju mīlēt. Tā ir mūsu izvēle, ko mēs darām ar savām emocijām, ar savām jūtām, ar savu prātu. Un nepavelti Bībele saka, atjaunojies savā sirdsprātā, savā iekšējā būtībā. Atjaunojies saskaņā ar Dieva vārdu.
Jo tas ir tas spogulis, kurā tu vari ieraudzīt pats sevi tādu, kādu tevi redz Dievs un kāds tu patiesībā esi īstenībā. Jo mēs jau paši sevi nokritizējam, mēs paši sevi noneicinām, bet Dievs saka, jūs esat svēti, jūs esat šķīsti, jūs esat Dieva tauta. Šodien pie tā arī paliksim. Vērtēsim savas domas, vai tās ir pozitīvas vai negatīvas. Jā, tu teiksi, bet es zinu, ka viņš ir tāds. Es arī zināju, ka mans dēls ir dusmīgs uz mani un ka viņš mani ienīst. Es zināju to līdz tam brīdim, kad atklājās patiesība. Un mana zināšana izrādījās meli. Meli, kas nebija no Dieva. Tāpēc Dievs aicina mūs visus uz visiem skatīties ar mīlestību. Mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet mēs varam būt labāki. Un Dievs mums tajā palīdzēs. Mums nevajag pašiem cīnīties ar savu raksturu. Lūksim Dievam mūs izmainīt, un viņš to izdarīs. Dievs spēja akmens sirdi pārvērst par miesas sirdi. Tā viņš saka savā vārdā, viņš ir apsolījis to izdarīt. Viņš to dara, ja mēs viņam to ļaujam. Tēvs, es tev pateicos par visām tām labajām lietām, ko tu dari manā dzīvē, kuras es redzu, kuras es neredzu. Un Tēvs palīdz man domāt labas un gaišas domas. Palīdz man neļaut savā sirdī ienākt tumšām un netaisnām domām, jo mēs esam tādi, kādas ir domas mūsu sirdī, un mēs gribam būt ar gaišām domām, ar gaišām sirdīm, Tēvs, lai Tev par mūsu dzīvi tiek dota slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.